tas aizsākums jau ir pamatskolā. Es sāku iet dzinterapstrādes pulciņā. Un tad jau bija pirmās iemaņas, teiksim, dzinterapstrādē, arī metāla apstrādē rotiņu. Pirmā naudiņa jau ienāca. Un tad nākošais etaps bija šeit. Liepājas Lietišķā mākslas vidusskola. Un kā jau tajā laikā diezgan daudz bija šī izvēle, divas izvēles. Padomju armija vai lauku skoliņa. Un man izvēle bija lauku skoliņa, un tā bija tā pirmā pieredze ar pedagoģijas darbu. Pilnīgi nejauši arī kaut kā atbraucu uz Liepāju un pilsētā satiku savu bijušo pedagogu, nodaļas vadītāju Laimonu Būru. Es nācu strādāt uz skolu. Tā arī pārcēlos uz Liepāju. Atrodu centru. Es atrodu centru. Iesit punktiņu, jo tur būs jāurba vienalga, tev būs jāurba. Tev ir punkts? Man bija punkts. Bija. Bet kāpēc bija? Viņš ir cilvēks ar humoru, cilvēks ar ļoti lielu pacietību, Viņš ir cilvēks, kurš nekad nepateiks nē. Madara. Pie viņa vienmēr, man liekas, ka var iet ar kaut kādām idejām, un viņš vienmēr mācīs paskaidrot gan kā to izveidot tehniskā veidā, gan kā to arī padarīt radošu un kaut ko unikālu. Diezgan prasīgs, ka viņš grib no mums sasniegt, dabūt ārā to labāko, ka mēs tiešām paši cenšamies, un ka mums beigās ļoti patīk tie darbi, ko mēs uztaisam. Bet viņš ir vienmēr arī ļoti jauks un foršs un izpalīdzīgs un laipns. Tad, ja mums kādreiz būs kāda problēma, viņš atradīs veidu, kā to atrisināt. Skolotājs arī ir ļoti draudzīgs. Viņš arī domā par kā mēs tiekam mājās, vai mums viss kārtībā ar sadzīves apstākļiem. Skolotājs Andris Garokalns ir ļoti labs gan kā cilvēks, gan kā personība, gan kā skolotājs. Jo Andris māk ielikt ļoti spēcīgi pamata virzienu, pamata domāšanu. Rotmākslā ir svarīgi šie autori izcinājumi, tehnoloģijas miedarbība un operēt ar šīm tehnoloģijām, lai radītu to savu unikālu priekšmetu. Ar ko Andris atšķirās no ļoti daudziem skolotājiem, veicina domāšanas stilu personai, iemāca. Tas ir kaut kas, ko es būšu visu mūžu pateicīgs. Viņš arī katram stolniekam, studentam un arī kolēģiem iedod viņa personīgo izaugsmes mirkli, kas ir ļoti interesanti. Un līdz ar to arī es varu kā skolotājs turpmāk, paņemot vēl papildus dzīvē pieredzi, iet un sniegt saviem skolniekiem šo mācības tehniku. Viņš neļauj mums pieķerties pie pirmās idejas, bet viņš mums liek visu laiku ģenerēt jaunas idejas, jo pēc katras otrās nākamā kļūst arvien labāk. Mums ir jau joks par to, ka viņš skaita līdz 10 reizēm, kad viņam ir atkārtot kaut kas ir jāstāsta, bet viņš nekad nav skarbs vai nejauks pret mums. Attieksmei pret darbu jābūt nopietniem, bet process viņam kā tādam jābūt ir viegli ar tādām patīkamām sajūtām. Līdz ar to arī tās stundas procesiņš ir tāds varbūt brīvākā atmosfērā, bet ar nopietnu skatu uz savu darbu. Piedalījāmies daudzos konkursos, esam ieguvuši visi katrs pa kādai balvai. Noteikti tas, ka vismaz kāds no mums iet tālāk un strādā arī ar rotām, noteikti dod arī kādu lepnumu viņam. Vispār kā pedagogam ir svarīgi, ja reiz strādā šajā vietā, kur tu esi, un ir tā sajūta, ka tev jānodrošina process, kurš jaunietim nebūtu vēl iztērēts laiks tajā laika posmā, kad viņš šeit mācās apgūst. Andris ir tāds ļoti labs vīns. Ar gadiem paliek labāks un labāks un labāks. Mierīgāks, bet labāks. Izaug. Viņš var iedot vēl un vēl katru gadu. Tas ir tas katra skolotāja, tas unikālitāte. Ja viņš māca paņemt no dzīves to labo, viņš arī vairāk var iedot. Es novēlu viņam turpināt šo darbu, jo man liekas, ka viņam ļoti sanāk.
Un es ļoti ceru, ka viņam arī prieks par mums un ka viņam patīk tas, ko mēs darām, un ka viņam ir arī tā gandarījuma sajūta par to, ko viņš ir mums iemācījis vai ko mēs paši radām. Spēcīgu veselību, ļoti daudzus gadus, līdz cik vien var. Un galvenais ir veselība, ir godīga veselība. Tas ir primārais. Un daudz pozitīvas emocijas.